skrien kā pa apli. Vienā brīdī šķiet, ka viss ir normāli. Tu funkcionē, dari, ej uz priekšu. Bet, kad kāds no sirds tev pajautā, kā tev iet, pēkšņi iekšā viss kliedz. Kaut kur dziļi iekšā mostās tā balss, kas saka, ja mēs būtu divatā, es beidzot tev pateikt, cik ļoti man sāp. Bet tu tikai pasmaidi un saki, labi, un tev, un ej tālāk, tajā pašā aplī, ar to pašu neizrunāto smagumu, ko nes jau gadiem. Un tad tu saproti, ka vienā brīdī tas labi vairs vispār nav labi. Tas ir tikai tāds veids, kā izdzīvot, veids, kā paslēpties no citiem, veids, kā nesadrupt tur, kur stāvi. Bet es tev gribu pajautāt, pavisam godīgi, vai tu esi gatava šo apli noslēgt? Vai tu esi gatava beidzot izkāpt ārā no šī viss kārtībā, kas tev jau sen nedara? Vai tu esi gatava sākt skatīties uz dzīvi ar svaigām acīm? Tā, lai tu zini, ka viss kļūst ar vien labāk. Tā, lai tu jūti sevī to mazo dzirksti, kas mostas katru rītu, to cieņu pret sevi, to maigumu, to mīļumu, kas tev tik ļoti pietrūcis. Jo tas brīdis, kad tu sev atzīsti to, ka tu gribi vairāk un ka tu drīksti vairāk, tas ir tas pirmais solis ārā no tā apļa un pirmais solis atpakaļ pie sevis. Un varbūt pietiek dzīvot tā, kā dzīvoja tos 30 plus gadus.